Kas ir mans vērtības? Tie ir mani draugi. Viens no viņiem ir Austris Augusts. Tas ir cilvēks, kurš dzīvi redz visdažādākajās krāsās. Kā viņš pats saka, ka dzīve priekš viņa ir īsts piedzīvojums. Kā viņu redzēs? Es redzu viņus visapkārt. Skateboards, figureboards, beatbox, grafika dizainers, ģitāra, dejošana, visa veida mēdī, un tas vēl nav viss. Austris vienmēr ir bijis aktīvs, un cik vien es viņu atceros, viņš ir bijis aktīvs. Viņš no dzīves ņem kādu lietu un slīpē, kamēr ir sasniedzis savu rezultātu. Mums no viņa īstenībā ir ļoti daudz ko mācīties. Un neviens jau nezina, kas viņš būs nākotnē. Varbūt kāds ļoti ievērojams cilvēks, kas palīdzēs mums. Viņš vienmēr visu uztver pozitīvi un pieturās pie pozitīvām lietām. Austris ne uz vienu netur ļaunu prātu un vienmēr tur skatu uz debesīm un pasakās Dievam par katru nodzīvoto dienu. Viņš nedzer, nepīpē, nelieto narkotikas, bet kā visiem cilvēkiem arī viņam gadās saslimt. Bet viņa slimības rezultāts ir daudz smagāks, un viņam ir nepieciešama aknu transplantācija. Mēs no viņa ceram sagaidīt ļoti daudz lietas. Viņš arī pats vēlas darīt ļoti daudz lietas. Viņam ir ļoti liela vēlme palīdzēt citiem, neko neprasot pretī. Tāpēc arī es vēlos atlīdzināt un atbalstīt viņu tagad. Un es arī ļoti lūdzu jūs, visi mani draugi un visi pārējie, lūdzu palīdzēsim Austrim Augustam. Tāpēc, ja jums ir brīvs brīdis, Iecavas kultūras namā 21. decembrī notiks labdarības pasākums, kas veltīts Austrim Augustam. Un neiet ar draugiem, ģimeni vai viens, un rodīt sevī prieku un laimi palīdzēt citiem, ja precīzāk Austrim Augustam, kurš dzīvi tiešām prot novērtēt. Paldies visiem, un sīkāku informāciju varat meklēt www.palīdzēsimaustrim.lv.